Šo konferences noslēguma diskusiju ir aicināti visi 5 saimā 0 iekļuvušo, jaunajā saimā, vēl jau nav sākusi darbu, iekļuvušo partiju pārstāvji. Katrs tiks nolikti, un ir jau faktiski nolikti, izvēles priekšā izvēlēties kādu tieši transporta veidu, riteni, tramvaju, varbūt trolejbusu, varbūt vilcienu, varbūt kājām, varbūt ar glaunu Prius mašīnu no Toyotas, kura saka, ka ir baigi zaļā un ekonomiskā un kāda vēl. Viņiem būs iespēja atceļot no Rīgas centra ar vienu no šīm te izvēlēm. Padomājiet, ko izdarīt jūs kā savu izvēli, ja jums būtu tagad turklāt vēl liels publikas priekšā, kas jums skatās ar kritisku aci, šitas jāizdara. Un nevis tā, ko jūs izdarītu, tāpēc, ka publika tās skatās uz jums, bet ko jūs patiešām izdarītu. Un tur, man liekas, ir būtiska un liela atšķirība, tāpēc arī šī domāšanas maiņa ir svarīga lieta. Domāšanas maiņa ir arī iešana dziļāk un katram darīt zaļas lietas ar pareizu attieksmi un loģisku ekonomisku pamatu ir arī tas, ko katrs var darīt. Un te mēs ejam dziļāk jau vienā no tēmām. Te es piesaku Jānis Sprūdkungu, kurš var droši jau ieņemt savu vietu. Sprūdkungs, jūs pārstāvat biedrību Latvijas ezeri, un jūsu mērķis ir izstāstīt, kā uz zināšanām balstīta ezeru apsaimniekošana, turklāt varbūt zaļa. Lūkšu visiem pamanīt, ka viņam ir zaļa pildspalva ielikta viņa žaketes atlokā, acīmredzot, tam ir sava nozīme, un pirms jūs, Sprūdkungs, sākat pārbaudam, jo te prezentācijā jūs esat pamanījuši, ir rakstīts uz zināšanām balstīta ezeru apsaimniekošana. Kurš ir Latvijas dziļākais ezers? Kurš zina? Zināšanas. Jā, ātri, sakiet, jūs pirmais pacelt roku. Ok, cik apmēram metri? Tās zināšanas mums ir, bet paldies, jums bija zināšanas ļoti ātras, un lielākais ezers Baltijā? Lielākais ezers Baltijā? Sprūdkungs, ko jūs teiksiet? Ežezers, ne? Latvijā skaidrs. Baltijā. Nu, fiksais jautājums, uz zināšanām balstīt. Kurš teica, sieviete, kur nav, cik izskatās makšķerniece? Jā, jo tur brauc visi veči sestdienās, svētdienās, ziemā, vai ne? Pejpus, tāpēc Latvijā valda sievietes, ka visi brauc uz pejpus. Tātad uz zināšanām balstīta ezera apsaimniekošana. Sprūdkungs, lūdzu. Biedrība Latvijas ezeri aizsargā Latvijas ezerus ar informāciju. Tā ir viena neliela daļa no zināšanām. Ezeri Latvijā ir stipri daudz. Mēs 10 gadus jau uzturam un veidojam un attīstām Latvijas ezeru datubāzi, bet precīzi mēs nezinām, cik ir, bet tas ir aptuvenais daudzums. Lielā problēma ir ezeriem atšķirībā no upēm ir tā, ka ezeri ir uzkrājošas sistēmas. Viņi uzkrāja nogulumus, viņi uzkrāja fosforu nogulumos, un tas viss ietekmē viņu ekoloģiju un attīstību. Tur ir parametri, kas ir pastāvīgie, kas ir no morfometriskie, ezerdobes arī veids, lielums, ūdens apmaiņas režīmi, grunts sastāvi, kas nosaka ūdens objekta vai ezera tipu. Un tad ir tādi mainīgie parametri, kas ir saistīti ar viņa attīstību laikā un pašreizējo stāvokli, un tie nosaka viņa kvalitāte vai kvalitātes klasi, kā te mēdz izteikties. Ezerus var eksploatēt un ezerus var apsaimniekot. Kas ir eksploatācija? Es domāju, ka tas mums ir skaidrs jau no zinātniskā komunisma par ļauno eksploatāciju un tas ļaunajiem eksploatatoriem, sautīgajiem, un tas tiešām tā arī ir. Un eksploatācijai vajag sakarus, vajag izmanību, vajag nekaunību. Apsaimniekošanai vispirmām kārtām vajag zināšanas. Eksploatēt var, kā mēs redzam, daudzos un dažādos veidos, kā vienmēr eksploatators pats sev gūst labumu un cenšas pēc iespējas mazāk veidot izdevumus, var sakot, pēc iespējas mazāk dot kaut ko citam, šai gadījumā ezeram. Mans personiskais ienaidnieks ir notekūdeņi, bet jebkurā gadījumā visi šie uzrādītie ir ezeram kaitīgi, un ja kādam nav skaidrs, pēc tam jautājumos par to varējuši izvērsties, ja liksies, ka kaut kas no šiem ir tāds pavisam pūkains un nevainīgs. Apsaimniekošana.
Apsaimniekošana ir ezera lietošana, izmantošana sakarībā ar tādu cenšanos ezeru saglabāt esošajā stāvoklī. Kas attiecas uz uzlabošanu, tur augstas kvalitātes uzlabošana pēc definīcijas nav iespējama, kas uzlabot no labas kvalitātes uz augstu nav iespējams, praktiski nav iespējams. Gandrīz vai ka teorētiski nav iespējams. Tāpēc, ja mums ir vai no augstas kvalitātes ezers vai labas kvalitātes ezers, mums atliek viņu apsaimniekot, izmantot, lietot tādā veidā, lai šo kvalitāti saglabātu. Tad, ja mums jau ir tā nelaime, ka mums gadās ezers, kas ir jau vidējā kvalitātei vai sliktā kvalitātei, tad viens no apsaimniekošanas pamatmērķiem ir šo kvalitāti atgriezt atpakaļ uz tādu, kāda bijusi, uzlabot. Un šeit jābūt ļoti uzmanīgiem, jo vairākos gadījumos ir vajadzīgas, it sevišķi sliktos gadījumos ir vajadzīgas radikālas metodas un standarta gadījumā nesaprātīgi mēģinot viņu apsaimniekot, mēs dabūjam to pašu rezultātu vai pat vēl sliktāk, izņemot esam iztērējuši daudz naudas. Ar vidējā kvalitāti tāpat tur nav nemaz izslēgt iespēja dabūt vēl sliktāku mūsu centīgas apsaimniekošanas rezultātā. Tieši tāpēc zināšanas ir ļoti svarīgas. Kāpēc viņš neiet? Tā, apmēram tas ir zināšanas, kas ir nepieciešamās. Tas nav pietiekamās, tās ir nepieciešamās zināšanas, lai varētu apsaimniekot ezerus. Tur ir diezgan daudz, viņas nav gluži viss vienlīdzīgas vai vienlīdz sarežģīti apgūstams, bet visai tai, lai visu šo apsaimniekošanas kompleksu saprastu, organizētu, vadītu, viss tas ir jāzina. Izņemot, ja mums ir labas kvalitātes ezers, tādā gadījumā mums atkrīt ezera stāvokļa uzlabošana. Visos šajos, par katru var runāt ļoti ilgi un sarakstīts ir milzum daudz dažādu. Es sīkāk, lielāku uzsvaru mēģināšu likt uz fosforu un uz notekūdeņiem, kas mums ir tā lielākā problēma, eitrofikācija, fosfora uzkrāšanās un antropogēnas uzkrāšanās rezultātā. Un notekūdeņi, kas ir pašlaik viena no galvenajiem, kas šo fosforu ezeros ievada. Tā, viena lieta, kas jāzina, ja mēs sākam apsaimniekot ezeru, ir pilnīgi jāsaprot ezera ekosistēmas kustība, attīstība, un jau no šīs pašas bildes mēs redzam, kāpēc un kā praktiski neiespējami ir šo situāciju atgriezt atpakaļ. Tāpēc, ja mums ezers ir piesārņots, tad tas ir nevis uz ilgu laiku, bet pavisam. Un ja mēs ļoti centīsimies, tad mēs varēsim to stāvokli pievilkt pie kaut kāda puslīdz ciešam. Bet tādu īsti labi mēs ar apsaimniekošanu nekad vairs nedabūsim. Tāpēc es atkārtoju, pie pietiekoši labas kvalitātes ezeriem pats galvenais ir nepieļaut viņa piesārņošanu, jo pēc tam noteikti būs par vēlu. Tas attiecas uz augstās kvalitātes ezeriem, kuros mazlietiņi novada notekūdeņus, un tad kaimiņš domā, ka viņš arī mazlietiņi var, un tad vēl viens kaimiņš domā, ka viņš vēl mazlietiņi var. Un rezultātā mums augstās kvalitātes vairs nav. Tas ir viens piemērs dridzis, kas iet uz to pusi. Tā ir Latvijas ezeru tipoloģija, kas ir zem ūdens apsaimniekošanas likuma. Tur mums tipoloģija, jebkura tipoloģija principā ir nepilnīga, nepietiekama, vispārīga. Un jau tā pašā tipoloģijā, kas pašlaik tiek lietot, sadalīts 10 tipos, ir divas principiālas
problēmas. Svarīgākā no tām ir tā, ka šeit vienkāršošanas dēļ nav ņemts vērā pH